Uz papīra Daugavpils mediju situācija ir lieliska. Ir 3 lieli portāli - Goroda LV, Graņa LV, Naša LV, kuri, lai gan pieder dažādiem īpašniekiem, visi ir pār Daugavpils mēru Andreju Elksniņu. И как вам наша рождественская елка? Vēl viena avīze - miljons pieder citam domas deputātam. Un vienīgais patiešām neatkarīgais medijs Čaika ir mazs, un daļa pilsētnieku viņus nemīl gan par viņu nostāju pret karu Ukrainā, gan par atbalstu seksuālajām minoritātēm. Kopā mēs esam spēks, un kopā mēs padarīsim Daugavpili vēl labāku. Problēma ar 3 lielajiem portāliem ir tāda, ka tie ne tikai slavina mēra Elksniņu, bet tajos jebkuru publikāciju var nopirkt par naudu. Kā mēs to zinām? Tāpēc, ka mēs to izdarījām. Halo. Labdien! Šeit jums zvana no uzņēmuma, kas gribētu izvietot reklāmas rakstu jūsu portālos nākamajā nedēļā. Kā mēs to varam izdarīt? Jūs varat atsūtīt to rakstu, kas jums ir nepieciešams izvietošanai uz e-pastiņu. Lai parādītu, kā strādā tā saucamie neatkarīgie Daugavpils mediji, vasarā, kad ir Baltika atvēra mobilo redakciju, mēs nopirkām reklāmas rakstus 3 no šiem portāliem. Turklāt reklāmas rakstus nevis sadaļā, kur tiem būtu uzrakstīns partneru materiāls vai reklāma, bet ziņās. To izdarīt bija ļoti vienkārši. Gadījumā ar Goroda LV un Graņa LV mēs vienkārši piezvanījām galvenajai redaktorei, kam ar reklāmu nevajadzētu būt nekāda sakara, un teicām, gribam nopirkt ziņās rakstu, cik tas maksā. Kurā vietā jūs viņu izvietojat lapā? Blokā. Gorodā būs blokā noteikti ziņu, jā, kas ir galvenais bloks, galvenā bilde un 3 ziņas katrā pusē. Mēs izvietosim vienā no tām 3 ziņām. Aha, tad viņš būs ziņās, viņš nebūs tā kā kaut kāds tur atsevišķs reklāmraksts vai kaut kas, viņš būs normāli ziņās. Jā. Un kā mēs ar jums norēķinamies, cik tas maksā? Gatava raksta izvietošana maksā 100 eiro plus PVN. Tā nav normāla mediju prakse, nenodalīt reklāmas no pārējā satura, turklāt ielikt tās ziņās. Tā tiek maldināts lasītājs par to, ka viņš saņem neatkarīgu, neitrālu uzticamu informāciju. Tuvība starp vietējiem medijiem un domi ir ne tikai šo mediju saturā. Kopš oktobra Goroda LV un Graņa LV galvenā redaktore ir kļuvusi par domas darbinieci. Viņa tagad vada sabiedrisko attiecību un turisma departamentu, kura vadībā viņa ir nokļuvusi bez konkursa. Они говорят, а мы делаем. Uz papīra Daugavpilī viss ir kārtībā, formāli ir daudzi dažādi mediji, bet problēma ir, ka visi raksta vienu un to pašu, proti mērs labs, pilsēta laba, ņem naudu par rakstiem, kurus izvieto kā ziņu rakstus, nevis kā reklāmas. Līdz ar to, lai pilsētnieki vispār uzzinātu, kas šajā pilsētā notiek, par to, ka viņu mēra ienākumi neatbilst viņu dzīvesveidam, par to, ka Daugavpils tramvaji ir pārmaksāti, viņiem atliek paļauties nevis uz vietējiem medijiem, bet uz aktīvistiem un sociālajiem tīkliem. Un tas nav šo cilvēku pienākums, tas ir mediju pienākums. Vairāk par to, kā mums gāja Daugavpilī, uzzini dokumentālajā seriālā Šķelšanās. Tiekamies!